Čau visiem! Nesen manā kanālā bija balsošana par to, kādas gaļas garšas testu taisīsim – krokodīla vai ķengura. Lielākais vairākums no jums nobalsoja par krokodīla gaļu, tāpēc devos uz veikalu to iegādāties. Protams, daudziem ir arī jautājums par to, kur šo gaļu vispār var nopirkt. Pats personīgi to pirku promo cash and carry veikalā, bet tā nav vienīgā vieta, kur tā ir nopērkama. Interneta gaļas veikalā meatme.lv ir arī iespējams iegādāties dažādas ekskluzīvas gaļas, ieskaitot krokodīla. Un no tā, protams, izriet nākamais jautājums. Cik tad īsti maksāja šī gaļa? 250 gramus smaga saldēta krokodīla filē maksā 10,85 €, kas ir vairāk kā 43 € par kilogramu. Bet jāreikinās arī ar to, ka tā tiek importēta no Zimbabves, valsts Dienvidāfrikā, līdz kurai no Latvijas ar mašīnu pa sauszemi būtu jābrauc vairāk kā 13,000 kilometru. Nu ko, pirms liek šos filējas gabalus uz pannas, tos ir nepieciešams atsaldēt. Un visātrakais veids, kā to izdarīt, ir ieliekot paciņu mikrodē un uzliekot atsaldēšanās režīmu. Mazliet sačakarējos, jo ar šo iepakojumu to nevar likt mikrenē, tam ir apzeltīts maliņas, tāpēc nācās filējas izņemt un atsaldēt uz šķīvja. Kad tas tika izdarīts, konstatēja, ka gaļai nav nekāda aromāta un tās tekstūra ir ļoti līdzīga zivī. Tiesa gan tā ir daudz cietāka, bet kopumā, ja nezinātu, kas tā par gaļu, teiktu, ka tā ir zivs. Lai notestētu garšu, izlēmu abus filējas gabalus vienkārši uzcept. Protams, pirms tam uzbarot mazliet sāls un piparu. Tad, varat paskatīties, kā tie cepās, tikmēr arī uzspiešam video laiku. Ir pagājušas apmēram 8 minūtes no cepšanās sākuma, un gaļa izskatās gatava, tāpēc laiks to uzmest uz šķīvi. Tiesa nesāk pa taisnu to ēst, jo jāpagaid kāds mirklis, lai varētu sagaršot pilno garšas paleti. Jāsaka, ka cepta krokodīla gaļa pēc izskata atgādina zivs vai vistas gaļu, un pēc pagaršošanas var teikt, ka garša arī ir ļoti līdzīga jau minētajām gaļām, kā arī tekstūra ir ļoti līdzīga vistas karbonātei, vai drīzāk pat gandrīz identiska zobenzivs filējas tekstūrai. Šai gaļai nav nekāda nepatīkama aromāta, vai vispār drīzāk būtu jāsūdzās par tā trūkumu. Kopumā var teikt, ka to varētu iēst jebkurš, jo vizuālais izskats un garša latviešiem neizraisīs riebumu. Vai es vēlreiz pirkšu krokodila gaļu? Diez vai, jo ņemot vērā diezgan iespaidīgo cenu, bija gaidījis kaut ko neparastāku un eksotiskāku. Katrā ziņā tagad vismaz varu izsvītrot to no savu garšas testa saraksta. Paldies visiem par skatīšanos, kā jau teicu, neizmirstiet uzspiest šim video like, varbūt kādam no jums ir ideja par kādu cita ēdienu garšas testu, rakstiet komentāros. Atā visiem!